Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ja padoms nāk no cilvēka, šodienas rakstu vieta, bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un ieceltos par priekšniekiem, par 1000, par 100, par 50 un par 10. 2. Mūzus 18. nodaļa, 21. pants. Šodienas pārdomas. Laikā, kad Mūzus veda Dieva tautu no verdzības uz izredzēto zemi, viņš saskārās ar jaunu izaicinājumu. Cilvēki nāca pie viņa pēc padoma, izveidojot garas rindas. To redzot, Mūzus sievas tēvs Jetrus iedeva padomu, kas atviegloja ne tikai Mūzus, bet visas tautas ikdienu. Reizēm padomdevēji ir tik daudz, ka rodas jautājumi, kā atšķirt patieso. Pirmkārt, apzinies, ka pats Dievs, Svētais Gars mājo tevī, un viņš ir vislabākais padomdevējs. Bet ja padoms nāk no cilvēka, iesaku tev izvērtēt to šodienas rakstu vietas gaismā, jo lasot par Jetru kļūst skaidrs, ka viņš pats atbilda šīm prasībām. Tātad pajautā sev, vai padomdevējs ir spējīgs, tāds, kuram ir izpratne un veiksmīga dzīves pieredze, vai viņš ir dievbijīgs, savu ticību praktizējošs cilvēks, kurš dzird, ko saka Dievs, vai ir taisnīgs un nav uzpērkams, tātad uzticams ar šķīstiem motīviem. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka reizēm esmu atteicies pieņemt padomu, nevien no cilvēka, ko tu sūtīji manā ceļā, bet pat no tevis. Es apņemos paklausīt tava gara vadībai, bet, kad saņemu padomu no cilvēka, vērtēt to tavā gaismā. Jēzus vārdā. Āmen.